iziet uzreiz ar pirmo piespēli un ar otro. Nāks nedaudz aizkavēties savā laukuma pusē. Var spēlēt, metiens no asa leņķa. Un Plūmiņš aptur cīņas ar Jelgavnieki. Un īsti neizdodas. O, šeit viltīgi un faktiski izgājiens 1-1. Neizdodas. Laba iespēja. Lūri. Vodlands, ja mēs ticam pieteikumiem, pirms spēles pieteikumiem, vēl viens draudīgs raidījums šoreiz. Jau Šneps te uzbruka punktā. Lai kāda piespēle un gols. Kaut kā sagrupējušies, bija mazākumi 4 īsti līdz metienam. Nenonāk neviens. Nūjasnētās puses, vēl viens, 2 tādi metieni no nūjasnētās puses. Savukārt tikko bija karsti pie Valēns, cik varētu būt nedaudz sasirdzis. Tā kā, ja tas tā ir, tad novēlēsim atvesaļošanos un vēl viens metiens, tāds viegls šoreiz uzmetiens. 1 pret aiz viesu vārtiem, cīņa. Metiens garām, neizdevās kvalitatīvs metiens. Daļēji maiņa mainiekiem. Zemgale īsti nevar tagad pamest savas aizsardzības pozīcijas, jo Virpuls turpinās un draudīgi, protams, veiksmīgi, sekmīgi priekš Zemgales. Jā. Andersons tagad nāk laukumā, jo partners bija. Svars meklē iespējas, meklē kurš brīvāks. Kombinācija nojaušama, ne līdz galam precīzi un tagad jau pamaz metienu. Spēlē 5-3 pamaz metienu. Faktiski šis bija tikai 2. Mēģina izspēlēt līdz ideālai metienu pozīcijai. 14 sekundes vēl nevienam. Kaut kur starp Sadausku un Grīnbergu. Grīnbergs pagaidām tas viss aiz vārtiem. Metiens, diezgan tūs distances Ozoliņš. Arī drīzumā 5. spēlētājs doties laukumā, jo jau 4 vīru sastāvā cīnās Zemgale. Ļoti daudz samērā precīzes piespēles, bet pēdējā izšķirošā darbība nav veiksmīga, kas tagad iespēle vārtu priekšā, kritiens Burzmā, spēle apturēt, iespēle aiz vārtiem. Atrod ceļu pie tiem bija spēles savā laukumā pat Rīgas hokeja skolas vienība šeit un 2-0. Kaut kur par ātru šķiet un Plūmiņš aptur ritu. Pagaidām šī minūte tāda. Metiens, tēmēts devītniekā. Šoreiz gan pagalam neprecīzi. Vēl viens metiens gan seko. Un Zemgale LBTU spēlē pilnā sastāvā. Iedvesma. Pastīsimies, ar ko atbildēs mainieks. Strādnieks iet zonā, met. Atvaira Plūmiņš. Vārtiem. Ozoliņš, labi piespēle, metiens. Vēlreiz Plūmiņš teicam nospēlē. Mainieki. Sākumā es teicu 19, pēc tam gan vēlāk viens metiens tika atrasts 19-10, tad otrajā periodā šī metiena attiecība saskat. Apturēts mainieku uzbrukums. Šeit tā kā kļūdu atbildi.
Zemgale. 40 sekundes pagājuši. Vēl pagaidām nevarētu teikt, ka kādu bīstamu labu epizodu mēs būtu ierādzījuši. Nu tagad. Noteikti spēlēs vienkārši. Liepājas puses. Nu, tāda satura ziņā un kvalitātes ziņā. Un tagad jau pēc tam, kad formāts 5-5 Plūmiņš iesaistās spēlē. Ir panākuši spēli. Atvirus tālāk no saviem vārtiem. Joprojām, tā teikt, necīnās tikai un vienīgi aizsardzībā, lai gan tagad ir labi.